Un man ir tas gods pieteikt mūsu pirmo lektoru šajā dienā, kurai jūs tiešām varat jau viņas uzstāšanās laikā uzdot savus jautājumus. Tā ir Ilvija Grūba, kur pārstāv Iekšējo auditoru institūtu, un viņa ir arī Latvijas nodaļas projekta vadītāja. Ilvija, man ir prieks jūs pieteikt, un arī jūs tiekat sagaidīt ar aplausiem. Fotogrāfiju vajadzēs? Jā, labdien, kolēģi zālē, kolēģi attālināti un arī kolēģi citās valstīs. Šodien tiešām es esmu gandarīta prezentēt Finanšu ministrijas un Iekšējā audita institūta Latvijas nodaļas koproduktu un atcerējos par tulkotājiem, ka nevar tik ātri runāt. Kas ir Latvijas valsts pārvaldei izstrādāta pirmā rokas grāmata risku vadībā. Līdz ar to man tiešām ir patiesa slepnums būt šī projekta vadītājai, jo tas jau ir kā gala produkts. Iespējams, kādam liksies pār pa 200 lapusēm produkts pārmērīgs, taču mēs kā auditori gribējām aprakstīt visu no A līdz Z un iedot jums kā instrumentu arī visas veidlapas. Tāpēc, mīļie kolēģi, ņemiet par labu, vairāk nevarējām un arī īsāk negribējām. Ko gribu minēt, kā šī konference, tā arī rokas grāmata ir apliecinājums mūsu veiksmīgai sadarbībai starp Finanšu ministrijas un Iekšējā auditora institūtu Latvijā, jo mūsu appusējais mērķis ir veiksmīga sadarbība, iekšējā audita profesijas stiprināšana un popularizēšana Latvijā un pasaulē. Tātad mans prezentācijas saturs būs priekšvēsture. Ja kāds no klātesošajiem nav bijis iesaistīts, tad varbūt tas būs interesanti, taču, manuprāt, redzot auditoriju un pazīstot jūs jau vairākus gadus iepriekš, manuprāt, šeit ir ļoti mazs procentuāls daudzums dalībnieku, kuri nav bijuši iesaistīti priekšvēsturē. Tomēr ir labi atskatīties uz to. Pastāstīšu rokas grāmatas mērķi, izmantoto metodiku, jo iekšējiem auditoriem pirmavots un metodika ir pietiekami svarīgs, pret ko mēs mēram arī iesaistītie auditori, jo kolēģi ir ieguldījuši tiešām lielu darbu. Mēs sākām rokas grāmatu izstrādāt apmēram pagājušā gada oktobrī, un ir jau pagājis gads, un šobrīd tad viņi ir tapusi. Tas bija ļoti liels laika apjoma ieguldījums un ļoti patīkams laika apjoma ieguldījums, pārsvarā darba dienu vakaros un brīvdienās. Arī pastāstīšu par iekšēju autoru iespēju izmantot šo rokas grāmatu, jo kāpēc, lai savādāk šeit stāvētu un stāstītu, kā jūs to varēsiet izmantot gan auditos, gan iekšējās konsultācijās un praktiska pielietošana. Tātad priekšvēsture. Kā jūs lielākā daļa ziniet, mūsu priekšvēsture sākās 21. 22. gada laikā, kad ministrijai un iestāžu iekšējā audita struktūra vienībai bija jāveic resorā horizontālie auditi ar mērķi noteikt risku vadības sistēmas brieduma līmeni, sniegt ieteikumus risku vadības sistēmas ieviešanai un attīstībai ministrijās un iestādēs, tādējādi stiprinot kopējo pārvaldību. Īstenoto iekšēju auditu un konsultāciju rezultāti sniedza skaidru vēstījumu, ka ir nepieciešama valsts pārvaldei atbilstoša, piemērota, detalizēta un praktiski pielietojama risku vadības metodika. Lai veicinātu institūciju vadītāju un darbinieku izpratni par visaptverošas risku vadības sistēmas lomu, nozīmi un pievienoto vērtību, mērķu sasniegšanā un arī paaugstināt teorētiskās un praktiskās zināšanas par risku vadību, kā arī, lai iedzīvinātu, un tas ir ļoti svarīgi, risku vadības kultūru katrā institūcijā un pārvaldē.
Tāpēc viena no rokas grāmatas sadaļām mums ir par risku kultūru, jo tam ir tikpat liela nozīme kā risku vadības procesam. Tātad to mēs veicām pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas. Saskaņā ar iepirkumu likumu iekšējā auditora institūts tika izvēlēts kā pakalpojums sniedzējs. Rokas grāmatas nozīmīgu ieguldījumu sniedz arī liela daļa no jums, no klātešošajiem un no Zoom semināru dalībniekiem, piedaloties fokus grupās. Paldies jums liels par to. Paldies arī risku vadībā iesaistītajiem no jūsu institūcijām un iestāžu vadītājiem. Jā, tagad es atcerējos, ka man ir punktiņi. Pārcentos mazliet. Labi, rokas grāmatas mērķis. Tātad pats galvenais rokas grāmatas mērķis mums ir palīdzēt Latvijas publiskās pārvaldes iestādes vajadzībām un iespējām piemērotu risku vadības rokas grāmatu. Rokas grāmata arī, kā jūs redzēsiet, tie, kas jau ir ieskatījušies, ir vairākas ceļa kartes, piemēram, no 0 līdz 1. brieduma līmenim un tā tālāk. Līdz ar to viņa ir piemērota un izstrādāta un detalizēta tieši ar mērķi, lai katra iestāde un institūcija varētu paņemt to, kas ir visvairāk vajadzīgs, nevis visu copy-paste. Sistemātiski pilnveidot risku vadību iestādēs, kur jau tā ir izveidota, bet kur ir nepieciešami šī pilnveidojumi. Un, protams, sekmēt vienotas izpratnes veidošanas nepieciešamību un ieguvumus. Kas ir mērķa auditorija? Tas, protams, ir ļoti plašs mērķa auditorija visa risku vadībā iesaistītiem, kā arī risku dalībnieki, tie, kas tur šos riskus savā īpašumā, iestāžu vadītāji un arī iekšēji auditori. Rokas grāmatas pielikumos ir iekļautas detalizētas metodiskas veidlapas, kas arī ir daļa no viņām pieejamas digitalizētā veidā. Līdz ar to iestādes varēs izmantot jau uzreiz, lejuplādējot savos datoros un izmantojot. Tātad risku vadības, kādas ir lielās sadaļas, kas nav atvēris? Risku vadības nozīme, pārvaldība, process, publiskajam sektoram raksturīgākie riski un iekšējā audita loma. Izmantotā metodika. Kā jau es teicu, izmantotā metodika mums pats svarīgākais ir ekspertu prakse. Rokas grāmatas izstrādē tika piesaistīti jau esoši risku vadībā vai pārvaldībā strādājoši eksperti. Un tad, tas ir iemesls, kāpēc arī viņus parādīšu nākamajā slaidā, jo viņu ieguldījums, viņu sintēze un praktiskā pieredze bija pats pirmais pamats, uz kā mēs veidojām un kas ir daļa no metodikas. Taču atceros arī vienu no pirmajām klātienes sēdēm ziemīgā neapkurinātā ministrijā, kad mēs diskutējām, kuru no pasaules esošajiem prakses standartiem mēs labāk piemērosim. Un tas, ko mēs sapratām, kad mums ir jāsintezē vairāki un jāpaņem no jebkura no pasaulē izmantotajiem standartiem tas labākais. Līdz ar to, ja kādam liksies, kad ir tikai viens standarts labākais, tad rokas grāmata to apgāž, jo mēs paņēmām visu to labāko no publiskajā un pasaules sektorā pieejamās metodikas. Ja runā par Latviju, tad tie ir ministru kabineta korporatīvās pārvaldes ieteikumi kapitāla sabiedrībām. Ja runā par Eiropu, tad tā ir Lielbritānijas valsts kases izdotā oranžā grāmata. Tāpat mēs izmantojam KOSO uzņēmumu risku vadības ietvaru, integrēšana ar stratēģiju un sniegumu. Ņēmām arī vērā KOSO iekšējā kontrole un integrētais ietvars, kā arī ISO 31000 standartu risku vadības vadlīnijas. Šo visu aprobējot, sintezējot, arī radās mūsu izmantotā metodika. Un, manuprāt, tieši vislielākā pievienotā vērtība ir no ekspertiem, tāpēc
man ir arī patiesas prieks viņus nosaukt. Rokas grāmatu izstrādāja Anda Krauze, Evelīna Filipoviča, Linda Sīle, Gita Sirmā, Aija Butkāne, Juris Uzulāns un Pēteris Strazdiņš. Kolēģi, lūdzu, vai jūs varētu piecelties, jo jūs šeit esiet arī zālē. Paldies jums. Tātad, bet kas iekšējiem auditoriem no šīs rokas grāmatas? Ko tad mēs varam izmantot un ko nevaram izmantot? Manuprāt, likās ļoti svarīgi tad pastāstīt un vienoties par to ietvaru, kā un cik daudz rokas grāmatu var izmantot iekšējais audits. Jo arī iekšēja auditora institūta globālais institūts visu laiku min, ka mums iekšējiem auditam ir jāpievieno vērtība. Vērtība caur objektīvu pārliecības sniegšanu, ko arī Haralds minēja, un ar konsultācijām tādā apjomā un ļoti daudzās institūcijās risku vadība un zināšanas par risku vadību pārsvarā advancētākajā veidā ir tieši iekšējiem auditam, jo ne katra institūcija ir izveidojusi jau risku pārvaldības vai vadības struktūru vienību. Tāpēc iestādes vadība skatās, varbūt šo instrumentu varētu iekļaut iekšējā audita apjomā. Tāpēc pārunāsim, ko tad mēs kā iekšējā auditora institūts iesakām jums ņemt savā apjomā un no kā vajadzētu atturēties. Tas varbūt ir nākamo 2 slaidu mērķis. Tātad, ko mēs noteikti, ka iekšējā audita institūta biedri varam darīt, ja valsts pārvaldes iekšējais audits? Tās ir konsultācijas. Viens no konsultāciju veidiem var būt sniegt profesionālu atbalstu iestādei, risku vadības sistēmas ietvara izveidei, sagatavojot ceļa karti tā elementu ieviešanā. Šis ir piemērots iestādei, kurai nav risku vadības un kura gribētu saņemt sistemātisku konsultāciju, kādi tad ir tie soļi, lai iestādei ieviestu risku vadību. Otrs ļoti liels iespēja lauks iekšējiem auditoriem, kā sniegt ar konsultācijām pievienotu vērtību, ir caur apmācībām. Standarti mūs aicina veicināt izpratni iestādē par risku vadības mērķi un lomu iestādes pārvaldībā, apmācīt vadītājus un darbiniekus par risku vadības procesu, tā elementu savstarpēju saistību un sniegt atbalstu arī šiem pašiem darbiniekiem un vadītājiem gan par risku identificēšanu, analīzi, risku mazināšanas pasākumiem un iekšējām kontrolēm. Tiek piedāvāta arī neformāla iespēja dalīties ar informācijas avotiem par riskiem un to vadību. Piemēram, ja jums kādā no semināriem ir informācija, kas būtu vērtīga par risku vadību, par jaunajiem riskiem, tad arī šis ir viens no konsultācijas veidiem. Pārliecības sniegšanā mēs, protams, varam sniegt un apzināt galvenos risku vadības sistēmas problēmas un trūkumus. Pats svarīgākais arī, protams, norādīt cēloņus, sniegt ieteikumus konstatēto problēmu vai trūkumu novēršanai. Un tas, ko tātad jūs jau darījāt 21. un 22. gadā, novērtēt iestādes risku vadības briedumu. Rokas grāmatā ir iekļauta šī pati metodika, lai varētu novērtēt briedumu līmeni. Kas būtu nerekomendējamais apjoms iekšējiem auditoriem? Standarts 21203C3 nosaka, palīdzot vadībai, izveidot vai uzlabot risku vadības procesus, iekšējiem auditoriem ir jāatturas no jebkādas vadības pienākumu uzņemšanās un risku faktiskās vadības. Paldies! Tātad tas ir pats galvenais. Ja? Mēs, kā iekšējie auditori, nevaram uzņemties vadības pienākumus un vadīt riskus, taču mums ir iespējas.
Tomēr tātad mēs nevis atsakamies, bet atturamies. Atteikties mēs nevaram, mēs varam zaudēt darba attiecības. Veidot, uzturēt, attīstīt risku vadības sistēmu un ietvaru, izstrādāt risku vadības politiku, stratēģiju. Riska apetīte arī noteikti ir vadības instruments, tolerance vadības instruments. Piemērot risku vadības procesus, pieņemt lēmumu par reaģēšanu uz risku stratēģiju. Lēmumu par reaģēšanu uz risku stratēģiju ir riska īpašnieku uzdevums, tāpēc iekšējais audits noteikti par to nevar atbildēt. Iestādes vietā ieviest risku mazināšanas un novēršanas pasākumus. Par to nākamo var diskutēt, sniegt konsolidētus pārskatus par riskiem. Tas ir diskutējums jautājums. Uzņemties atbildību par risku vadību, jo šis ir vadības instruments. Taču saskaņā ar iekšēju auditora institūta prakses vadlīnijām par risku vadības posma novērtēšanu, ja iekšējais audits ir vienojies ar augstāko iestādes vadību un uzņēmies atbildību par risku vadības procesa izveidi, koordināciju un uzturēšanu, tad šis pakalpojums, kā pārliecības sniegšana, ir jānodot ārpakalpojumā. Tātad tas, ko es gribu akcentēt, ir divas lietas. Iekšējais audits nekad nevar uzņemties vadību pār riskiem. Taču koordinēšana, risku vadības procesa izveide iestādē var būt jūsu deleģētais apjoms, ja tā esiet vienojušies ar iestādes augstāko vadību. Tādas situācijas var būt, to arī pieļauj institūta standarti, ja jau viņi par to runā. Vienkārši tad ir atgādinājums, šo procesu auditēt ir jānodot trešajai pusē. Vai ir kādi jautājumi līdz šim slaidā atnākuši? Varbūt es varētu atbildēt. Un tas ir ļoti labs atgādinājums pārējiem uzdot savus jautājumus. Ir šāds, kas tiek vispār saprasts ar to publisko sektoru? Jo es paskaidrošu, kāpēc šis jautājums. Jo šobrīd iekšējā audita likums attiecas tikai uz ministrijām un atsevišķām iestādēm. Un kā rakstītājs, protams, anonīms, raksta, ir daudz iestādes ārpus šī likuma ietvara vai ir plānoti grozījumi. Citiem vārdiem, cik plaša ir tā dzīves telpa, jo pat paņemot tādu varbūt juridisku rāmili. Paldies. Es par laimi neesmu tiesību aktu veidotāji, līdz ar to es varu neatbildēt uz šo jautājumu pēc Bet kādam vajadzēs? Tomēr, protams... ir vēl viena lieta, no kā auditoriem, ko nevajadzētu. Jā. Neatbildēt. Bet es atbildēšu, Haralds atbildēšu. Es vienkārši gribēju norādīt, ka, lai ko es arī teiktu, man nav deleģējuma atbildēt kā tiesību aktu veidotājiem. Tas bija tas man doma. Protams, šī rokas grāmata ir rekomendējošs raksturs, un mēs viņu iesakām izmantot jebkurai Latvijā esošai institūcijai un uzņēmumam. Tas, ka mēs esam skatījušies pēc iekšējās kontrolas likuma, tad tas ir tas, kas ir valsts pārvaldes likums. Tātad pirmā atbilde ir viss valsts pārvaldē iekļautais apjoms, arī ir definējums, kā tur bija tas jautājums, attiecībā uz, bet šis jautājums par iekšēju audita likumu, kas attiecās uz rokas grāmatu par risku pārvaldību, lūdzu izmantojiet visplašākajā apjomā, vai jūs esiet vai neesiet ietverti ar iekšēju audita likumu kā iekšējais audits. Rokas grāmata lūdzu tiek, lai variet izmantot pat privātajā sektorā strādājošie. Un Agnes mums jautā, kas ir konsolidēta pārskata par riskiem? Tas ir gadu pārskats par riskiem. Vienreiz gadā
Tātad iestādes vadība vēlās saņemt pārskatus par riskiem. Tas varētu būt lielāka vai mazāka apjoma dokuments, kur ir norādīti iestādē esošie riski, kāds darbs ar riskiem tiek veikts. Es saku, tas noteikti ir atkarīgs no iestādes dokumentācijas prasībām, bet tas ir vairāk gan tāds Word dokumentu formāta dokuments, kas tiek iesniegts padomei, pāraugošajai institūcijai, pirms tam tiek aprobēts valdē, jeb operacionālajā vadībā. Un tur ir iekļauta visa būtiskā informācija attiecībā, kādi riski šobrīd joprojām ir piemītoši, un kāda ir risku mazinošie apstākļi veikti un kas ir paredzēts nākotnē. Savukārt tas, kas tiek prezentēts ikdienas darbā valdē, tas var būt jebkurā prezentācijas formātā, tam līdz ar to tas ir drīzāk tāda operacionāla informācija. Man ir palikušas 40 sekundes, tāpēc gribēju jums pastāstīt, ka rokas grāmatā ir 18 pielikumi, kurus arī gribētu jūs aicināt izmantot, un tas ir tiešām metodisks atbalsts iekšējiem auditam, gan veicot risku vadības funkcijas audits, gan sniedzot konsultācijas. Pieminētās ceļa kartes. Tātad šeit ir piemērs ceļa kartē no 1. līmeņa līdz 2. līmenim, ko jūs variet izmantot kā konsultācijas. Ir arī sadaļa publiskajam sektoram piemītošie, jeb tipiskākie riski. Arī šeit jūs variet apskatīties un sniegtu, vai arī sniedzot pārliecības pakalpojumus, paskatīties, vai visi riski ir ietverti. Riski ir vairākos griezumos, šis nav vienīgais. Un šī ir viena no digitālajām veidlapām, ko gribēju parādīt. Tātad, kā jūs variet, kā iekšējais auditors, jau digitāli izmantot veidlapu savā pārliecības sniegšanā. Lūdzu, šeit ir saite. Finanšu ministrijas mājaslapā ir pieejama rokas grāmata ar visām veidlapām, un es jums tiešām novēlu veiksmi rokas grāmatas izmantošanā. Paldies par uzmanību. Paldies jums, Silvi. Paldies. Tā, Ilvi, vēl neiet prom. Iluta ir uzdevusi jautājumu, uz kuru nevar neatbildēt. Kāda ir ieteicamā iestādes vadītāja iesaiste risku vadības procesos? Paldies, Ilut. Šis ir ļoti labs jautājums. Vistiešākā tonis no augšas. Es gribētu, lai iestādes vadītājs savā sēdē ar tiešajiem padotajiem paskaidrot ar saviem vārdiem, kad viņš tur šo risku vadību kā savu instrumentu. Kā arī Ziemassvētku sapulcē pirms veikt politi informāciju un paskaidrot visiem darbiniekiem, ka šis ir mans instruments, es ļoti rūpējos un turu savā apjomā. Un vēl ir viens jautājums, anonīmais. Vai ieteikt izmantot ChatGPT risku identificēšanai? Es domāju, ka ChatGPT izmantošana ir nākotne, un ja jūs vienīgais jautājums ir, ko jūs liksiet iekšā ChatGPT, lai viņi jums aprobētu datus. Vai tā nav konfidenciāla informācija, ko jūs iemetīsiet, un pēc tam ChatGPT tālāk viņus izmantos savām vajadzībām. Bet kā instruments identificēt riskus, piemēram, iemetot projektu un paprasot ChatGPT, kas ir šī procesa būtiskākie riski, lūdzu, uz priekšu rekomendēju. Paldies, Ilvija, par uzstāšanos un par jūsu atbildēm. Aplausi vēlreiz Ilvijai Grūbai no Iekšējā audita institūta. Paldies!